Jau lasītajā Lūkas evaņģēlija 12. nodaļā, 15. pantā ir šie vārdi. Un viņš tiem sacīja: uzmanieties un sargieties no mankārības, jo neviens nedzīvo no tā, ka viņam ir daudz mantas. Debes Tēvs, māci tu mūs un dod mums atvērtu prātu un jūtīgu sirdi, ka dzirdam, uztveram un saprotam to, kas mums patiesi ir vajadzīgs, lai mēs dzīvotu. Rādi to mums arī šajā brīdī. Āmen. Mēs esam apstājušies šajā Pļaujas dievkalpojumā pie visai interesantas, īsas līdzības ar tādu diezgan skarbu nosaukumu, kādu pat varam lasīt šeit Bībelē. Līdzība par bagāto muļķi. Nevienam jau nekas nebūtu pretī būt bagātam, bet laikam tas, kas mūs arī vieno, ka neviens mēs negribētu būt muļķi. Un tad mēs te kaut ko varam mācīties, un mēs šo līdzību jau lasījām, un tā runā par ražas piedzīvošanu. Un arī tā līdzība mums parāda, ka nevienmēr labi rezultāti darbā un laba raža nozīmē, ka tā cilvēkam nes svētību. Reizēm var notikt tieši pretējais. Un tā viena doma, kāpēc mums ir svarīgi svinēt Pļaujas svētkus, ir, lai tad, kad mūsu dzīvē notiek labas lietas, lai tad, kad mūsu darbs nes labu ražu, lai mēs nekļūstam bagāti muļķi. Šeit ir tāda līdzīga, interesanta situācija. Jēzus tur atrodas, viņš māca cilvēkus, un, kā mēs lasījām, pie Jēzus pienāk viens no cilvēkiem satraukts. Viņu nodarbina viena lieta. Un viņš saka: Jēzus, saki manam brālim, lai viņš dalās ar mani mantojumā. Tādus jautājumus jau ir grūti risināt, jo katram tur noteikti ir sava taisnība, un ne jau vienmēr tas, kurš runā visskaļāk, un tas, kurš runā pirmais, tam ir visa tā taisnība. Kāds mans draugs advokāts reiz sacīja, ka viņam pat labāk patīk ņemt aizstāvībā, kā viņš toreiz teica, bandītus aizstāvēt tiesas sēdēs, nekā iesaistīties laulības šķiršanas lietās, kur mantis cilvēks viņam saka, bet viņš atbild uz īsto jautājumu. Starp citu, tā gandrīz vienmēr Dievs pie mums strādā. Ja mēs nākam ar kādiem jautājumiem, tad bieži Dievs nedod atbildi uz to mūsu iedomāto jautājumu, jo tas nemaz nav īstais jautājums. Dievs atbild uz jautājumu, kas slēpjas aiz tā jautājuma. Dievs bieži tā dara. Cilvēkam likās, ka atbildes slēpjas norādījumos, kurus ir nepieciešams dzirdēt viņa brālim. Ja vien Jēzus pateiks viņa brālim, kā mantu dalīt, tad dzīvē iestāsies prieks un laime. Bet Jēzus parāda plašāku ainu. Jēzus parāda, kas īstenībā aiz tā visa slēpjas. Iespējams jau no paudzes paudzē. Jo, ja izaug divi brāļi, kas nevar mantus sadalīt, visticamāk tas pat nesākās ar viņiem diviem. Līdzīga situācija svētos rakstos, man liekas, tāda ļoti īpaša, ir Jāņa evaņģēlija 9. nodaļā, kur Jēzus ir kopā ar mācekļiem, un tur viņi sastop kādu cilvēku, kurš kopš dzimšanas ir akls. Un atcerieties, tajā vietā Jēzus mācekļi nāk pie Jēzus un saka: Jēzu, kurš no viņiem ir grēkojis, viņš vai viņa vecāki? Reizēm tādi ir cilvēku jautājumi, reizēm tādi ir mūsu jautājumi. Mācekļi nāk pie Jēzus, kā saka: Jēzu, divi varianti ir. Pasaka, kurš ir pareizais, viņš vai viņa vecāki. Viņi iziet no savas dzīves pieredzes, viņi spriež no tā laika, iespējams, teoloģijas vai mācības, ko viņi ir kaut kur dzirdējuši. Un Jēzus atbild ir tā, kas mums bieži ir jādzird mūsu meklējumos, mūsu jautājumos. Jēzus saka: ne viņš, ne viņa vecāki. Pilnīgi kaut kas cits. Un tajā gadījumā Jēzus saka, tam visam tā vajadzēja notikt, lai Dieva gods parādītos. Bieži tie mūsu meklējumi, kad mēs domājam, mēs jau zinām, ir viens vai otrs, tad mēs nākam pie Dieva ar to savu domāšanu. Vai nu viens vai otrs, Dievs ir tas, kurš parāda, tas ir kaut kas pilnīgi cits.
Reizēm pat ne tikai atbilde ir cita, reizēm pats jautājums ir cits. Un arī šajā vietā jautājums ir cits, jautājums jau nav. Un tā problēma pat īstenībā nav, ka tavs brālis nedalās ar mantojumu. Tā problēma ir citur, un Jēzus tāpēc stāsta to stāstu, lai palīdzētu no šīs emocionālās situācijas tam brālim un apkārtējiem, un tā skaitā mums šajā brīdī, paspērt kādus solīšus atpakaļ un ieraudzīt to lielo bildi, kas te notiek. Un kad mēs ieraudzīsim to lielo bildi, tā atbilde, varētu sacīt, atnāks pati. Mūsu acīm jātop atvērtām, un tā arī šeit notiek. Un Jēzus stāstītiem līdzību. Mēs jau lasījām, kādam bagātam cilvēkam viņš jau bija bagāts, un viņa lauki bija nesuši pa pilnam augļu. Un es tagad to lasīju, to nolasīšu nedaudz ar tādiem maziem akcentiem, ja man tas izdosies. Un viņš sāka pie sevis spriest, ko es darīšu, jo man nav kur savus augļus likt. Un viņš turpināja, to es darīšu. Es noplēsīšu savus šķūņus un uzcelšu lielākus, un tur savākšu visu labību un mantu, un sacīšu savai dvēselē, dvēseli, tev ir lieli krājumi uz ilgiem gadiem, atpūties, ēd, dzer un līksmojies. Šim cilvēkam ir Dieva svētība. Kāds varbūt sacīt, viņam ir dzīvē paveicies. Viņš ir kļuvis bagāts. Viņš ir piedzīvojis to, ko daudzi gribētu. Bet viņš, ko mēs šeit pamanām savā tajā iekšējā dzīves sarunā, iekšējā dzīves dialogā, mums visiem tāds ir, viņš joprojām ir nabaks. Mēs jau lasījām, viņš saka, viņš spriež, runā pats ar sevi. Ko es darīšu? Viņš spriež pie sevis. Tur nav vietas Dievam tajā viņa dzīves sarunā. Mēs pat redzam, tur nav vietas citiem cilvēkiem, tur nav vietas pat viņa bērniem. Viņš spriež tikai pats pie sevis, par sevi. Ko es darīšu? Es uzcelšu. Es sacīšu savai dvēselē, viņš pats savu dvēseli uzrunā. Dvēsele, tev ir viss. Kāda vientulība, kāda nabadzība. Viņam dzīvē šķietam ir viss, bet viņa iekšējā dzīves saruna joprojām ir ļoti vientuļa un nabadzīga. Tur nav vietas Dievam, tur nav vietas apziņai, ka Dievs tevi ir sveitījis, ka Dievs tevi ir apdāvinājis. Tur nav vietas pat citiem cilvēkiem un pat viņu bērniem. Un redziet, viena no tādām dāvanām, ko mums dod patiesa ticība, ir tā, ka ticība pārveido mūsu iekšējo dialogu, mūsu iekšējo sarunu, mūsu sarunu, ar kuru mēs dzīvojam. Mums visiem tāda ir. Šī saruna, kad mēs kļūstam, kad mēs atveramies ticībai, kad mēs apzināmies Dievu klātbūtni savā dzīvē, šis dialogs kļūst plašāks, dziļāks, bagātāks. Tajā ienāk Dieva mūžības klātbūtne, tajā ienāk Dievs. Un ikvienam no mums galvā nepārtraukti norisinās šo iekšējā sarunu. Pat šajā brīdī, kad jūs šeit sēžat. Kas to vien zina, par ko mūsu domas, kur vien mūsu domas iet, ko jūs vērtējat? Sevi, citus, mani. Domājat par kaut ko, kas varbūt nemaz nav saistībā ar šo dievkalpojumu. Tā ir balss, ar kuru mēs domājam, izvērtējam, uzdodam jautājumus, reizēm kritizējam sevi, reizēm attaisnojam sevi. Šis dialogs ir kā fons visai mūsu dzīvei. Mēs pamostamies ar to, dzīvojam ar to, mēs aizmiegam ar to. Un mēs būsim pamanījuši, ka šī iekšējā balss var būt ļoti dažāda. Reizēm tā mūs iedrošina, reizēm tā mūs biedē, reizēm tā ir vēsa un analītiska, reizēm ļoti emocionāla. Bet jautājums ir, ko darīt, kad pienāk dzīvē tie brīži, kad tā iekšējā saruna, tas mūsu iekšējais dialogs kļūst ļoti šaurs. Kad mēs sākam atrasties tajā vien ar savām bailēm, iespējams nogurumu vai neziņu.
Un tieši šeit ticība ir tā, kas ienes kaut ko ļoti vērtīgu un pārsteidzošu, bez kā cilvēkam nebūtu paredzēts bijis dzīvot. Ticība nepievieno kaut kādu iedomāto draudu, ar ko tu sāc vienkārši domās runāt, bet ļoti pamatīgi maina tavu dzīves perspektīvu. Tā ienes iekšējā sarunā dievišķu klātbūtni, kas nav reducējama uz mūsu pašu domām. Dieva klātbūtni, ko tu sāc piedzīvot savā iekšējā sarunā, kas nebija šī cilvēka. Un tāpēc Jēzus it kā atstāsta šī cilvēka iekšējo domu gājienu. Tāpēc, ja viņš ir nabaks, viņam ir daudz naudas, viņam ir laba raža, viņš ir sekmīgs cilvēks, bet Jēzus saka, ka viņš ir bagāts muļķis. Kāpēc? Pamatā dēļ šīs iekšējās sarunas, kurā viņš ir palicis viens, noizolējies, tumsā. Nabaks, nabaks. Un Dieva klātbūtne ir tā, kas savā mīlestībā grib ienākt katra cilvēka dzīvē un šo sarunu pārveidot, bagātināt, izkrāsot, padziļināt, kur Dievs ienāk ar savu klātbūtni. Un tad tur nāk domas un atziņas, to nevar noreducēt līdz mūsu pašu domām. Neskaitām ticīgie cilvēki, to ir pieredzējuši visdažādākās dzīves situācijās, kur vai nu viņi atrodas lūkšanā, vai vienkārši apklus Dievu priekšā. Un šajā sarunā ienāk kaut kas cits, kāda dziļāka gudrība, mierīga balss, klātesoša balss, kas nepazūd un neapvainojas, un kur tu nevari apmānīt, kur turpina uz tevi runāt. Neatlaidīgi, klusi, bet nepārprotami. Reizēm cilvēki to mēdz saukt dažādos vārdos, bet ticīgs cilvēks zina, tā ir Dieva klātbūtne. Un tā būtība ir šāda: šis paplašinātais dialogs atver jaunus resursus tavā dzīvē. Cilvēks atrod risinājumus, par kuriem iepriekš pat nebija iedomājies, pie kura nevarēja nonākt viņa paša ego un pie kura nevarēja aizvest pat viņa intuīcija. Un viņš sajūt ne tikai jaunas domas un idejas, viņš sajūt spēku rīkoties atbilstoši tām idejām. Tad, kad viņam iepriekš pat šķita, ka viņa spēki jau ir izsmelti. Svētais Augustīns to ir teicis pazīstamos vārdos, kad viņš saka: Dievs, tu biji man tuvāk nekā es pats sev. Tā ir viena brīnišķīga patiesība, kur tiešām jāatzīst, katrs cilvēks, kas to savā dzīvē nesāk apzināties un nepiedzīvo neatkarīgi no ārējā, no ražas, no uzkrājumiem, ir nabaks. Ja viens cilvēks, mēs jau, protams, ne jau katru brīdi mēs to tā varam sajust, dzīve nāk ar savu uzslāņojumu, ar savām rūpēm, un reizēm mēs to varbūt varam piemirst, bet tad ir svarīgi, ka pienāk dzīvē mums tie brīži, kad mēs piedzīvojam to, ko Augustīns tik labi ir pateicis. Tu man biji tuvāk nekā es pats sev. Tu man esi tuvāk nekā es pats sev. Šajos vārdos atklājas patiesība, kad mēs ļaujam ticībā ienākt mūsu iekšējā sarunā. Mēs nevis zaudējam savu balsi, mēs nevis pazaudējam savu identitāti, mēs to atklājam. Un mēs tiekam pārveidot Dievu klātbūtnē. Kā to apostols Pāvils saka, vairs nedzīvoju es, bet manī dzīvo Kristus. Kādam var likties, nē, tas jau pat raku, es jau arī gribu dzīvot. Bet tieši tad, kad tevī dzīvo Kristus, Kristus ir tas, kas tevī pamodina to patieso es, ka tavs dzīves dialogs kļūst bagāts, dziļš, skaists. Tu neesi noizolēts, kā šis cilvēks, kuram šķietam ir viss, un viņa dzīve ir tik ļoti maza. Ko es darīšu? To es darīšu. Noplēsīšu šķūņus, uzcelšu jaunas, un tad es sacīšu savai dvēselē. Kāda šaurība! Un kad šī patiesība
par Dievu klātbūtni un par Dieva ienākšanu mūsu iekšējā dzīves sarunā sāk piepildīties, tad mēs piedzīvojam tos brīžus, kur bailes tiek apklusināts cerības priekšā, kur noduruma vietā parādās spēks, kur vientulība pārtrauc Dievu klātbūtni, un tu saproti, tu jau nemaz neesi viens. Tu jau neesi viens. Bet te ir viens cilvēks, kurš ir palicis viens. Un viņš saka, ko lai es daru? Viņš dzīvo šajā trūkuma režīmā, pat esot pārpilnībā. Viņš prāto pie sevis. Tas ir garīgas vientulības apraksts. Viņš prāto pie sevis. Viņš nav dialogā ar Dievu, viņš nerunā ar citiem, viņš klausās tikai savu balsi. Un šī nepateicības telpa, kurā viņš atrodas, nozīmē, ka viņš nav atzinis dāvanas devēju. Un tad, kad cilvēks nav atzinis dāvanas devēju, viņa dzīves tā perspektīva nemainās, bet tad, kad cilvēks apzinās, ka tas, kas viņam dzīvē ir dots, tā ir dāvana, tas maina dzīves uztveri vairāk kā jebkurš cits ieradums un prakse – pateicība. Tāpēc Bībele daudzkārt saka, par visu vienmēr esiet pateicīgi. Visās lietās esiet pateicīgi. Psalmi Bībelē māca pateikties. Jo pateicības trūkums ir tas, kas cilvēku padara nabagu un galu galā muļķi. Dzīves uztvere mainās, kad ienāk mūsu dzīvē pateicība, kad mēs apzināmies, ka aiz dāvanas stāv dāvanas devējs un tas paplašina dzīvi. Cilvēki, kas praktizē pateicību, jūtas bagātāki, pat ja viņiem objektīvi ir mazāk. Un cilvēki, kas nepraktizē pateicību, jūtas nabagāki, pat ja viņiem objektīvi ir vairāk. Jo, redziet, pateicība nav reakcija uz bagātību. Pateicība ir tā, kas rada bagātības apziņu. Bez pateicības cilvēks ir kā tāda būtne bez sāta sajūtas, vai nu viņš vienmēr jūtās izsalcis vai līdz sliktai dušai pārēdies, bet nekad apmierināts. Kāpēc Bībele šo cilvēku sauc par bagāto muļķi? Jo viņš neapzinājās devēju. Aiz dāvanas vienmēr ir dāvinātājs. Un mēs šeit lasām līdzībā, viņa tīrums bija devis bagātu ražu. Šī frāze ir arī kā tāda atslēgas frāze šajā Jēzus līdzībā, jo redzi, raža jau nenāk tikai no cilvēka. Tikai no cilvēka vien. Tā nāk no zemes, tā nāk no lietus, saules, dabas ritmiem, ko cilvēks pat nevar kontrolēt. Un viss būtiskais ir dāvāts. Bagātais, neprātīgais cilvēks neredzēja, ka aiz tā, kas viņam dzīvē ir dāvinātais, ir Dievs, un viņš redz tikai savu darbu un savu šķūni. Bet, kad mēs aizmirstam dāvinātāju, kad mēs aizmirstam devēju, tad mēs sākam ātrāk vai vēlāk pielūgt dāvanu. Un dāvana mūs vienmēr paverdzina. Apzināties devēju nozīmē atcerēties, ka dzīve ir dāvana, kā mēs psalmos lasām 24. psalmā, Kungs, tava ir zeme un viss, kas to piepilda. Tas viss ir tavs. Kam neizslīd ārā atslāpsti. Tās ir dāvanas. Un tu vari tādā klusā nopūtā varbūt šajā brīdī vienkārši sajust to pateicības brīdi. Tās visas ir dāvanas. Kungs, tava ir zeme un viss, kas to piepilda. Un kad mēs nonākam pie šīs apziņas, tas mūs dara svētības. Tāpēc mēs arī svinam Pļaujas svētkus. Jo nonākot pie šīs apziņas, ka viss ir dāvana, mēs atkal ieejam attiecībās ar to, no kura tas viss nāk. Tā vairs nav vientuļa saruna pie sevis, bet tas ir dvēseles dialogs ar radītāju, ar Dievu, ar visa labā, svētā, skaistā avotu. Un cik ļoti būtu žēl, ja kādam cilvēkam nāktos nodzīvot visu dzīvi bez šīs sarunas, bez šīs paplašinātās sarunas. Pateicība veido prieku. Pateicība izmaina mūsu dzīvi.
Pateicība iedod mūsu dzīvē saturu, bez kuras mēs citādi dzīvojam ļoti otršķirīgu dzīvi. Pateicība izmaina un vairo prieku. Nepateicīgs cilvēks saka savai dvēselē, kā mēs lasījām, ēd, dzer un līdzsmojies, bet arī šī līdzsmība tā ātri izgaist, un to vienmēr pavada bailes pazaudēt. Tā ir kā tāda lielveikala līdzsmība. Bet patiess prieks ir tas, kas piesaista cilvēku sirdi devējam, nevis lietām. Un tieši šī piesaista dzīvē iedod dziļu prieku. Prieks nerodas no tā, ka tu iegūsti visu, ko vēlies. Prieks rodas no tā, cik daudz jau tev ir dots. Pateicība dod prieku. Pateicība padara mūs uzmanības un vērības pret visu labo un skaisto. Un tad, kad mēs sākam pamanīt labo un skaisto savā dzīvē, mūsu dzīve paliek labāka un skaistāka. Nepateicīgs cilvēks neskatās smalki. Viņš tikai skaita un krāja un sargā to no citiem. Viņa acis ir vērsts uz šķūņu sienām, nevis uz tām dāvanām un uz to dāvanu novērtēšanu. Pateicība gluži pretēji pamodina dvēseles maņas, tā māca redzēt Dievu klātbūtni ikdienišķajā. Tā ir kā tāda, mēs varētu sacīt, pat garīgas redzes korekcija, kur mēs sākam pasauli ieraudzīt citādāk. Bīskaps Barons ir sacījis, apziņa, kas ir pateicība, sākt redzēt, ka viss ir sakramentāls. Respektīvi, viss nes sevī Dieva nospiedumu. Tad, kad tu esi pazemīgs un to sāc pateicīgs, tu sāc to saskatīt. Aiz viss stāv Dievs. Un mēs jau zinām, kā tas ir, ka pat vienkārši dāvana var mums nozīmēt ļoti daudz, ja aiz tās dāvanas stāv mīļš devējs. Mums bieži dzīvē dārgākās dāvanas nav tās, kas veikalā maksāja visvairāk, bet mīļākās dāvanas ir tās, kas nāk no mīļa devēja. Tām dāvanām ir tā vērtība. Un tāpat mūsu dzīvē, kad mēs apzināmies, ka aiz visa stāv mīļš Dievs, dzīve kļūst ar pilnīgi citu vērtību, ar pilnīgi citu skaistumu. Un pateicība padara mūsu pasaules uztveri daudz detalizētāku un smalkāku, jo tas, par ko tu pateicies, to tu arī apbrīno, tam tu velti uzmanību, pret to tu neesi pavirši. Un tur tu sāc pamanīt detaļas un smalkumus, tur agrāk tu nepamanīji, dzīve kļūst smalkāka. Tava garīgā estētika mainās, tu pamani lietas, tava garīgā gauma mainās, tu sāc pamanīt un novērtēt to, kam tu varbūt pirms tam pagāja garām kā pašsaprotamam. Tas jau līdzīgi kā varbūt uz kādu gleznu. Mēs varētu paskatīties un varētu uzdot vienkārši jautājumu, cik tā glezna maksā. Kaut kāds vecmeistara darbs un atrod internetā, cik tā glezna maksā. Un tur parādās, pēdējo reizi tā glezna izsolē tika pārdota par 2 miljoniem. Viss skaidrs. Protams, tad nekas nav skaidrs. Ka ne jau tā naudas summa noraksturo, kas ir tā glezna. Aiz tās gleznas ir stāsts. Tajā gleznā ir neskaitāmas detaļas, kurās tu varētu iedziļināties, pamanīt, novērtēt, priecāties. Tajā gleznā iespējams ir tik daudz simbolikas, tik daudz dziļuma, tik daudz skaistuma. Kas vēl aiz tās gleznas, tā gleznotāja dzīve, ja to vēl tu sāktu saprast, cik tur ir daudz interesanti, kā tas viss tapa, kāpēc tas tapa. Tur ir tik daudz, par ko visu varētu zināt. Pateicība padara mūsu pasaules uztveri izsmalcinātāku. Un mūsu skatījums uz dzīvi var mainīties. Un vēl viena lieta. Tad, kad mēs piedzīvojam pateicību un pateicība mūsu dzīvē rada prieku un izsmalcina mūsu redzi un skatījumu uz dzīvi, tad caur to visu notiek vēl kaut kas. Caur mūsu pateicību savā ziņā notiek kā tāda apkārtējās pasaules dziedināšana. Jo redziet, nepateicība rada alkatību, bailes, aizvērtību. Tā veicina arī sociālu un garīgu tādu fragmentāciju. Katrs tikai domā, lai viņam pietiek. Pateicība savukārt
savienot cilvēkus, atvert cilvēkus un ļauj žēlastībai plūst tālāk. Tā maina attiecības un atvieglo konfliktu risināšanu. Un pateicība ir tā, kas pārraksta stāstu no man pieder, tas viss ir mans, kā lai to no citiem paslēpj. Uz man ir dots, es to novērtēju. Un tad, kad tu novērtēji, kas tev ir dots, tu saproti, cik daudz tev ir dots, un tad tu saproti, es ar to arī varu dalīties. Jo man ir dots daudz. Un tu saproti, ka tev ir dots daudz, tad tu praktizē pateicību. Un tad tu saproti, es ar to varu veidot kaut kādu kopēju labumu. Man nav tikai tas viss jānobāž kaut kādā lielākā šķūnī, kur to visu var glabāt. Es ar to varu veidot kaut kādu lielāku labumu. Baznīca tev teica, ka Euharistija, kas ir grieķu vārds pateicība, kas norāda arī uz dievkalpojumu, ir kā tāds kosmiskās dziedināšanas noslēpums. Tas ir interesanti. Un viņi rakstīja par to, ka pateicības akts, kas tiek svinēts dievkalpojumā, nav tikai privāts, bet tas pārveido pasauli. Tas pārveido pasauli no patēriņa vietas, no tāda lielveikala, kur katrs kaut ko mēģina dabūt, un pārējie mēģina pārējiem to ietirgot. Tas pārveido pasauli no tādas patēriņa vietas uz Dieva klātbūtnes telpu. Tāpēc arī mēs svinām Pļaujas svētkus, un tas īstenībā ir katra tāda patiesa dievkalpojuma viens no skaistajiem uzdevumiem, ka mēs dievkalpojuma laikā tiekam pārveidoti arī savā skatījumā uz pasauli, ka mēs saprotam, ka pasaule nav tikai tāda vieta, kur mēs skrienam dabūt vairāk, un kurš vairāk salasīs tos žetonus tajā dzīves skrējiena spēlē, bet ka mēs varam iziet pasaulē kā Dieva klātbūtnes telpā. Tas izmaina dzīvi, tas padara dzīvi skaistu. Pateicība atver mūsu priekam, pirmais. Pateicība dara mūsu redzīgākus pret detaļām, pret lietām, kuras mēs citādāk varam paiet garām. Pateicība dziedina pasauli. Un kā viņi to dara? Kā Dievs to dara caur pateicību? Jo Viņš mūs dara dāsnākus. Pateicība atver ne tikai acis, bet tad, kad acis ir atvērts, atver arī rokas. Un tad, kad mēs saprotam, cik mums daudz ir dots, mēs vairs neturamies tik ļoti cieši pie tā visa. Vairs nav galvenais jautājums. Jēzus saka manam brālim, lai viņš dalās ar mūsu mantojumu. Tur parādās cits dzīves redzējums. Tas, protams, neattaisno to otru brāli. Bet varbūt arī otrs brālis ir tur, ja jau Jēzus saka manam brālim, acīm redzot, viņi abi ir tur. Un tas, kas šiem abiem brāļiem ir jāierauga, ir tā lielākā bilde, ka viņi novērtē tas, kas viņiem ir, ka viņi saprot, ka viņiem daudz ir dots. Iespējams, pat Jēzus to saprat, ka viņa mantojums ir liels, tāpēc viņš stāsta arī līdzību par vienu cilvēku, kuram ir ļoti daudz. Bet Jēzus parāda ar visu to, ka tev var būt daudz, tev var būt ļoti nabaks. Jo, redziet, nepateicība rada trūkuma ilūziju. Trūkums bieži ir ilūzija. Kad cilvēkam ir tā iekšējā balss, vēl nepietiek, vēl vajag vairāk. Un šī ilūzija ir skopums sakne. Skopums nav finansiāla problēma, bet garīga slimība. Nespēja redzēt devēju un līdz ar to nespēja uzticēties. Un redziet, kādreiz mēs domājam, ka tāda ziedošana un laba darīšana ar materiālām lietām, ka tas attiecās uz tiem bagātājiem, tādiem filantropiem, miljonāriem, lieliem bagātiem uzņēmumiem, lai viņi ar to nodarbojās. Bet, ziniet, statistika rāda, ka cilvēks ziedošanas ieradumi nemainās no tā, cik maz vai daudz viņam ir naudas. Es domāju, jūs varbūt pazīsiet kādu cilvēku, kur kādreiz bija bagāti, un tad dzīve ir gājusi, un vairs nav tāda līdzekļa, bet tu redz, tas cilvēks joprojām tajā savā garā un attieksmē ir dāsns. Un tad mēs varbūt zinām cilvēkus, kuriem kādreiz nebija, un tagad viņiem ir daudz, bet viņi vienmēr saistās mums tad, ne jau, ka mums vajadzētu vērtēt, galvenais spogulī skatīties, bet, ziniet, piemēram pēc, un tad redz tas cilvēks tā, kā viņš bija skops, tad viņam nebija, tā viņš tagad ir. Vienmēr tur varētu kaut kur piedalīties kopīgi labumu radīšanā, ir tāds cilvēki, kas mēdz aizslīdēt projām, vai ne? Svarīgi, ka mēs neesam tie, kas tā dara. Nepateicība rada trūkumu ilūziju.
Un brāļi, kas šeit nevar sadalīt mantojumu, viņu galvenā problēma nebija skopums. Viņu galvenā problēma bija nepateicība. Un, kad cilvēki ir pateicīgi, viņi kļūst dāsnāki, viņi kļūst devīgāki. Un, kad cilvēki ir nepateicīgi, viņi kļūst skopi. Un visa sabiedrība cieš, trūkst tādas kopīgas labuma meklēšana, trūkst kopēja atbalsta, ko viens otram dod, un pazūd misijas spēka. Pazūd virzīšanās uz kādu lielāku mērķi, ko mēs visi kopīgi varam sasniegt, katrs par sevi. Līdzīgi tas ir draudzē kā sabiedrībā. Kad draudzē pietrūkst pateicības, tāda draudze kļūst skopa, bailīga, pašcentrēta, un tās misijas sāk izsīkt. Tā draudze ir tikai pārņemta pat ar sevi. Nav vairs tas lielais uzdevums, kā mēs varam būt par svētību pilsētai, kā mēs varam būt par svētību līdz cilvēkiem. Tāpēc arī Svētie raksti saka, ka katrs, lai dod, kā sirdī nolēms, nevis ar skumjām vai no piespiešanas, jo priecīgi devēja Dievs mīl. Redzēt, tikai ar priecīgu došanu jau kaut kas var sanākt, un ja tā došana nebūs priecīga, drīz vien tur došana nebūs vispār, tā būs tikai atpirkšanās, lai liek man mierā. Pateicība ir avots, no kura iztek dāsnums, un kad šis avots tiek aizvērts, tad tā ir kā tāda upe, kas aizsērē un kļūst par purvu. Un ja tā upe var plūst, tad viņa appūdeņo laukus un var nest daudz labus augļus. Un tas ir tas, uz ko mēs visi esam aicināti. Kad katrs cilvēks dzīvo kā bagātais, neprātīgais un būvē tikai šķūni, domā tikai par savu ražu, savu drošību, savām noliktavām, tad sabiedrība lēnām noārdās. Tāda draudze nevar pastāvēt. Mēs varētu sacīt, žogi kļūst augstāki, noliktavas kļūst lielāks. Un tieši tāpēc Jēzus saka šajā līdzībā, bet Dievs uz viņu sacīja: tu bezprātīgais, šī naktī no tevis atprasīs tavu dvēseli, kam tad piederēs tam, ko tu esi sakrājis? Tā iet tam, kas sev mantas krāja, kas ar savu brāli mantojumu nevar sadalīt un nav bagāts Dievā. Šī Jēzus līdzība nesaka, ka bagātība, nauda vai darbs būtu kaut kas slikts. Nebūtu, protams, nē. Bet Jēzus ar šo līdzību parāda, ka Dieva nodoms pie katra no mums ir daudz lielāks, ne tikai kā nauda un panākumi. Viņš vēlas pie katra cilvēka, lai katrs cilvēks var piedzīvot to, ka viņš jūtas bagāts Dievā. Bagāts savā sadraudzībā ar mūžīgo, svēto, patieso, skaisto. Un tad šī bagātība veido tavu iekšējo sarunu. Tā saruna, ar ko tu dzīvo katru dienu. Ar ko tu ej gulēt, ar ko tu mosties. Ka tā saruna var tikt izmainīta. Ka tajā sarunā var parādīties pārsteigumi, pavērsieni, jaunas idejas, jaunas iespējas, jauna motivācija. Šajā stāstā cilvēks stāv Dievu priekšā, Dievu dēlu priekšā, bet vienīgais, ko viņš spēja izsināt, ir strīds ar savu brāli par mantojumu. Jēzus norāda, tur nav tava galvenā problēma, iegūt vairāk. Galvenais ir novērtēt to, kas tev jau ir. Un ja Jēzus to sacīja viņam, iespējams, viņš to sacīja šajā brīdī katram no mums. Tava galvenā problēma nav dabūt vairāk. Tavs galvenais uzdevums ir, un tāpēc mēs svinam pateicības dienu, ir novērtēt to, kas tev ir. Tas izmainīs tavu dzīvi. Nevis tas, ka tev paveiksies kaut kādā investīcijā, vai tu dabūsi labāku darbu, un būs lielāka alga, un notiks brīnums, un pieliks pie pensijas. Tās visas arī var būt labas lietas, bet ja tur nebūs apakšā tā spēja novērtēt, arī tas nepalīdzēs. Novērtēt to, kas tev ir, un ļaut tam mainīt tavu attieksmi pret dzīvi un mainīt tavu attieksmi pret tavu iekšējo pasauli. Pateicība un dāsnums veido arī sabiedrību ap mums, un kad mēs esam pateicīgi un dāsni, mēs arī veidojam sabiedrību ap mums. Tās nav tikai tādas personīgas, privātas lietas, tās maina mūsu attiecības ar cilvēkiem un Dievu. Un ja sabiedrība pamatojas tāda nepateicība un skopums, tad rodas, mēs varētu sacīt, tāda šķūņu kultūra.
kur katrs ceļš tikai savu klēti, savu žogus, lai aizsargātu to, ko ir sakrājis. Bet, kad cilvēks sāk pateikties, viss mainās. Pateicība neceļ žogus, tā būvē kaut ko citu. Mēs varētu sacīt tā tēlēni runājot, tad, kad cilvēks kļūst pateicīgs, augstāk nekļūst žogi, bet baznīcas torņi, kas var nest liecību par kaut ko lielāku, skaistāku, rādot virzienu tiem, kas meklē ceļu savā dzīvē. Un es domāju, arī mūsu draudzē šis krustu uzstādīšanas projekts uz baznīcas jumta, ko mēs drīz ceram piedzīvot, es domāju, tādā ziņā ir ļoti dziļi simboliski skaists. Un tas ir kā tāds pateicības un dāsnums simbols. Un paldies ikvienam, kas tajā ir piedalījies. Katrs deva un ir devis, cik ir bijis iespējams. Un nav jau mums tādi jādomā un jāvērtē, cik kurš ir devis daudz vai maz. To jau mēs nemaz nevaram izvērtēt. Atcerieties, ko Jēzus stāstīja par atraitni, kur iemet tajā ziedojuma traukā mazāko naudas vienību, un Jēzus saka, ka viņa ir iedevusi vairāk par visiem citiem, ja viņa no sava mazuma ir devusi. Kāds varbūt noziedoja tik, par ko varēja nopirkt vēl vienu maizes klaipu. Kāds noziedoja tik, ka varēja nopirkt jaunas kurpes par to naudu. Kāds varbūt noziedoja, ka varēja nopirkt tā vietā jaunu televizoru vai veļas mašīnu. Kāds noziedoja tik, ka varētu kādā ceļojumā aizbraukt. Bet skaidrs ir viens, neviens jau to nedarīja tāpēc, ka viņam nebūtu ka to naudu citur, kur likt. Bet jūs devāt tāpēc, ka jūsu dzīvē mājo pateicība. Un no tās nāk dāsnums. Un no tās nāk vēlēšanās ne tikai uztaisīt sev lielāku šķūni, bet veidot kopīgu labumu. Un tas krusts uz baznīcas jumta ir tas, kas būs visiem. Un tava sirds ir dāsna, un tu gribi tajā piedalīties. Un tad, kad mēs to tā sapratām, katrs darīja, cik varēja, un tā nauda tiks savākta. Un tas arī ir draudzes uzdevums, un neiet runa jau tikai par krustu uz baznīcas jumta. Un tāpēc mēs svinam Pļauju svētkus, lai mācītos pateikties un lai mēs mācītos dzīvot dāsni. Un kad mēs tādi esam, mēs kļūstam par svētību. Un cilvēks, kurš var dzīvot dzīvi un apzināties, ka viņš var bez iedomības, bet pazemībā būt kādam citam par svētību, tāds cilvēks sāk justies bagāts. Un tad arī baznīca kļūst par Dieva skaistumu liecinieci pilsētā, ne tikai ārēji, bet arī savā kalpošanā tiem, kas ir tūmā, nesot labo vēstu, parādot mīlestību cilvēkiem. Pateicība ir garīgs spēks, kas pārveido sabiedrību, pārveido kultūru, ietekmē pat arhitektūru. Pateicība pārvērš to ainavu no šķūņa un noliktavu horizonta uz baznīcas torņu ainavu. Bagātais muļķis domāja, ka bagātība rodas no uzkrāšanas un pasargāšanas, no tā, ka neviens nedabūs neko no tā, kas ir viņa. Bet patiesībā īstā bagātība dzimst pateicībā, kas pārtop dāsnumā. Un kad šī pateicība iemiesojas sabiedrībā, šķūņi pārtop baznīcas torņos. Apostols Pāvils raksta 1. vēstulē Tesaloniķiešiem: pateicieties par visu, jo tāda ir Dieva griba Kristu Jēzu. Tāpēc, mīļie brāļi, māsas, kad baznīca un cilvēks sāk dzīvot pateicībā, sāks atjaunošanās. Šķūņi kļūst par pateicības altāriem, raža kļūst par patiesu svētību un dzīve par dāvanu, ko mēs varam dot tālāk. Un es varu tikai pateikt paldies visiem, kas šajā visā piedalās. Lai Dievs jūs svētī. Āmen.